Meklējiet izklaidi, ir rudens, lapas vēl zaļas un vējš pūš, un ziniet, kāpēc tik labi pūš? Nu, tāpēc, lai izpāst tās muļķības, kas cilvēka galvās. Mums visiem viņas ir. Kļūstiet brīvi, neatkarīgi, laimīgi, veseli. Nu, mēs kurzemnieki noteikti esam tādi cietāki, mēs esam vairāk rūdīti un mums uz vējš ļoti patīk. Nu, kā es saku, dzimst vējš Liepājā, pūš Ventspilī, bet neviens jau tāpēc nav beigts. Un nav slikti laika apstākļi, ir nepiemērots apģērbs, un šodien jau piemērot apģērbu var nopirkt jebkurš. Gan par lielāku, gan par mazāku naudu. Var gan. Nu, vecākiem cilvēkiem var būt vējā, nevajag staigāt pa lauku, un ja grūti noturēt savu rumpi, tad var paņemt spieķi. Un tad viss ir kārtībā. Bet lepnību liedz to spieķi ņemt. Un tad var pakrist. Un pakrist šodien pakrīt daudzi tiešām pārnestā nozīmē, jo gandrīz katrs saņem kādu brīdinājumu, ko viņš aplam dara sevi, ar savu dvēseli vai ar savu miesu. Kā nu kurš? Nevienam cilvēkam nav tiesības otru cilvēku nosodīt, vienalga, ko viņš dara. Mēs varam būt pret karu, pret ļaunumu. Bet tas, ka mēs esam pret, to ļaunumu nedarīs mazāku. Iet runa par to, cik pasauli ir melīga, cik daudz ir iluzionistu, kas vada valstis, lielās valstis, un nekas nav tā, kā izskatās. Sankcijas Krievijai pilnīgi jāsmējās. Varēja taisīt ciet arī to Kirgīziju un Kazahstānu. Tik daudz jau var saprast, ka tur viss ir kopā. Un gal galā viņiem ir arī savienība, nevajag aizmirst. Un visi tie, kas tur vada, ir vienādi. Lielāka vai mazāka onkuļi, kā ar uz varu un kā ar uz mantu. Bet viņi arī ir tikai cilvēki. Neviena tauta nav zemes virsī uzstādīta augstāk par citām tautām, un nevienai tautai nav tiesības sevi pacelt pār citiem. Mēs esam tikai cilvēki. Vienalga, kādā valodā runājam. Tikai cilvēki. Un tas, kad nāk atpakaļ, jā, protams, iet runa par karmiskiem parādiem, nu tad es Latviju varu iepriecināt, mēs kā tauta, un kā šī vieta savus karmiskos parādus esam atstrādājuši. Mums ir pietiekoši daudz pārbaudījumu bijuši, un mēs lielākoties to iznesām ar godu. Nu, kur nebija tas gods, esmu atvainojusies. Man ir gan tiesības, gan pienākums runāt savus tautas vārdā. Atvainojos Krievu tautai par sarkaniem strēlniekiem, atvainojos ebrejiem par to, ko man tautieši ir nodarījuši. Piedodiet, lūdzu. Un tad ir jāpadomā, ka mums katram pašam arī jāprot atzīt savus vainas, savus kļūdas un palūgt piedošanu. Ticiet man, dzīvot kļūs vieglāk. Mēs neesam ēņģeļi, mēs esam cilvēku. Un cilvēka daba ir tāda duāla. Ļoti bieži cilvēki runā vienu un dara pavisam kaut ko citu. Nu tad padomājiet, vai jūs esat to pulkā? Lielākā daļa nav. Jums ir dvēsele. Jūs esat dvēseliski, ne tikai miesiski cilvēki. Tad izkopiet to savu dvēseli. Mums šodien viss ir kļuvis par peļņas avotu, arī dziesmu svētki. Tā neredzamā puse, tā ir tik pretīga. Nu, tāpēc jau tie tur Rīgā, viņiem nav ne jausmas, kā dzīvo tauta Latvijā. Runā par abstraktām lietām, ko tik nevajag vēl mūsu valstī, un tai pašā laikā vēl joprojām laboratorijām nav samaksāts parāds par analīzēm, tikai soli to darīt. Vēl joprojām, lai glābtu bērnus, ir jāvāc nauda pensionāriem. Vai tad mēs varam atļauties svētkus, vēl kādu lieku muzeju vai koncertu zāli,
Nē, mēs nevaram šobrīd to atļauties. Realitāte ir ļoti briesmīga. Un ir vēl viena lieta, par ko ir jārunā. Tā ir vardarbība bērndārzos un skolās. Un tie nav joki. Tas ir ļoti nopietni. Tātad, kas notiek ģimenēs? Mums ir vajadzīgi sociālie darbinieki tiešām, kas iet uz skolu, bet kuriem ir dots arī tiesības skatīties, kā dzīvo ģimene. Un cilvēkam nav tikai pienākumi, cilvēkam ir arī tiesības. Tiesības bērniņam iet uz skolas bērndārs, kad neviens tev nesatīs, neviens tev neapsaukās. Un arī šīs tiesības ir jāatcerās. Par vardarbību, par to pašu Stambulas konvenciju, kur tie bļāvēji nav pat izlasījuši. Iet runa par vardarbību ģimenē. Bilde nav jauka. Ārpusē jau visi skaisti, paieliet zem rociņas un smaida, kā ieiet dzīvoklī durvis ciet un tad sāks. Daudz dzīvokļu mājās sienas ir plānas. Kam šis teātris vajadzīgs? Tik un tā. Ir augšā tas lielais spoguls un nekā vairs nevar noslēpt. Visi meli nāk ārā, un jo vairāk kāds slēp, jo vairāk lien ārā. Šis ir patiesības laiks. Lai dzīvo patiesības laiks, ātrāk būs kārtība. Atā!